Kā no laba meža dabā mēs nonākam līdz sliktam mežam mediju virsrakstos? Tiem, kam nav pacietība skatīties līdz galam, te ir īsā versija. Tev ir 4 āboli, 3 no tiem ir labi, 1 no tiem ir slikts, un tu visus izmet ārā. Protams, tas nav tik vienkārši. Eiropas Savienības nozīmes biotopa aizsardzības stāvokli vērtē pēc 4 kritērijiem. 1. dabiskās izplatības areāls, 2. kopējā biotopa platība, 3. un būtiski atcerēties specifiskās struktūras un funkcijas, 4. kritēriju nākotnes izredzes. Katru no šiem kritērijiem novērtē kā labvēlīgs, vai nelabvēlīgs nepietiekams, vai nelabvēlīgs slikts. Un te ir pats galvenais moments. Uzvar sliktākais. Jeb, ja viens no kritērijiem tiek novērtēts nelabvēlīgi, tad viss kopējais biotopa vērtējums būs nelabvēlīgs. Bet interesantākais sākās pie 3. kritērija. Šis ir reāls piemērs no jaunākā ziņojuma. Biotops veci boreāli meži 82% labā stāvoklī, bet vērtējums nelabvēlīgs nepietiekams. Kā tā var sanākt? Šeit vizuāli var redzēt, ka labs biotops pēc šīs metodas sākas no 90% biotopa platības. Attiecīgi, ja šie 90% netiek sasniegt no biotopa platības, tad šis kritērijs klasificēsies kā nelabvēlīgs nepietiekams, nelabvēlīgs slikts, un tas ietekmēs visu kopējo biotopa vērtējumu.